Ot tā. Labi, ka nesagriez. Īsāk sakot, manus kanālu uzrakstīja Idārt, tāds Didzis, un piedāvāja uztaisīt kaut kādas maikas, kaut kādas tādas sūdiņas. Un es kā krās biju domājis, varētu kaut ko sataisīt, un tad pagāja 2 nedēļas, un tad pēkšņi, man rakstīja, uzreiz pats no sevis, tā ir tā kā zīme no debesīm. Vot, bet storijas ir tāds, kad, ir doma taisīt ne jau tīri kanāla, kaut kādu mērču saucamo, bet, vispār rakšanai visu kaut kādas, kā sakot, sūdiņas. Tad, principā ir iznākusi pilotu kolekcija saucamā, un kuru, no kuras man te kaut kādu mazu daļiņu atsūtīja palūrēt. Ar mani kopā palūrēs namatēvs. Namatēvs ir tie 2 namatēvi. Viņš tomēr nāk, viņam arī interesē jaunās lietas. Es ceru, ka viņš man neapšķaudīs. Viņš ir apslims nedaudz. Tad, tā, sāksim, palūrēsim. Ir krekli un ir uzlīmes, bet būs vēl viss kaut kādas sūdiņi. Nav dārgi, pēc tam pateikšu, kur palūrēt, un varēsiet palūrēt. Tad, bet, protams, kur nu vēl citur, ja ne šeit? Kur nu vēl citur? Šeit ir, tās uzlīmes ir uz mašīnām, gan lielākas, gan mazākas var dabūt. Tur tie dizaini visādi, es kaut kādu principā, mēs tur salikām galvas kopā, kaut ko sataisījām, kaut ko no kanāla, kaut ko vienkārši par kurlandu, par kaut kā kariņu, par kaut ko tādu. Arī stulbu, kā ierasts. Saliksim, kas tam, ko man viņš ir atnesis. 2 krekļiem, šeit ir krekļi. Šeit ir krekļis, jau jūtā. Ot tā. Tad krekli teica, ka kvalitāte ir laba. Šitie 2. Šitas ir, te ir XL. Nē, tur nē. Tur nē. Ej prom. Es nevaru šitā filmēt, piedod, Dīdzi. Man te ir iekšēji problēmas. Aizskāj prom. RB krēkls, viens no dizainiem, tur ir Devs, spoiler, AC banda, un tad, kreči, pasauli saucamā, pasauli. Šitas ir laikam 2XL izmērs, bet, šitas ir uz mani, tur gan jau pārsvarā cilvēkiem vajadzēs mazāks. Tad otrs ir, ko es sataisīju, kas ir priekš manis. Šito logo jau es biju līdzis video. Principā realitātē izstāsta viņš tā. Diezgan, nezinu. Tu jau redzēsi, neizstāst jau, ka viņš tur tā nāks nost. It kā Dīdzis teica, ka ir ok. Tā kvalitāte. Krekls ir biezs, nav lupat. Bet šitas ir mans dizains. Tas bija pirmais vispār, tā kā tas ķiņķēziņš, ko es izdomāju, ka vajag likt uz maikas šito logo. Pārējo mēs izdomājam pēc tam. Kaut kas jau bija prātā, kaut kas nebija, bet būs vēl viss kaut kāds sūdi. Tā palūram uzlīmes. Te arī viņš ir uzlīmējis, man jau uzlīm uz paciņas. Tā. Laikam šeit. Kas mums tur ir? Opā. Diezgan daudz viss gājām. Un šitās ir uz mašīnām. Uz stikliem nav uz mašīnām. Kaut kādas visāda veida. Jā, tas no kanālam ir. Te ir. Varu rakt, varu nerakt. Šitas man uz mašīnas gan jau, ka būs. Latvijas sēņotāju federācija tā, lai citi domā, ka es mežā sēņoju, nevis roku. Jā, lai nepiepisās. Un, protams, šīs kurlanda. Tām jābūt, man liekas, uz katru kara racē mašīnas virsā vai kaut kur. Tur lielākai daļai jau arī ir jau. Vot kaut kā.
long story short, nu vai long story long, ir kaut kā tā ir. Nu, nezinu. Jūs tur varat palūrēt lapā, es esmu lejā videkam pielicis tāds Raktar B. Tas ir pagaidām Facebookā, mums tas tirdziņš ir redzēs, ka aizies, kaut kas aizies, tad taisīs savu normālu. Nu, ja neaizies, tad neaizies, neko paliks Facebookā. Nu, pagaidām tas ir viss. Maika maksā 20 eiro, šitie es nezinu, cik maksā, es nezinu. Nu, es pieļauju, ja Maika maksā 20 eiro, tad viņi neko arī dārgi nemaksā. Tur, principā, gandrīz paši izmaksā tam visam, tur minimālu navaru. No tās summas arī kanālam atlats maz drusciņ, kaut kas, ko benzīnā ieliet. Nu, vot. Bet būs daudz visi, kā nezinu, ja kaut ko nopirks, tad gan jau vēl taisīs, jo idejas ir daudz. Un nav īsti neviens netirgotos rakšanas sūdiņas te Latvijā. Tā baigi, nu tāds interesantos tur. Tāpēc mēs izdomājām, ka varētu kaut ko paprovēt, varbūt kādam interesē. No tā, nu labi, tad pagaidām viss, tad gan jau, ka būs kāds rakšanas video nākamais. Davai, čau!